13. uzdevums. Tātad sāksim ar kontekstu. Katram gadījumam abos termināļos, kaut arī redzams, ka rēties to izmantoja. Tātad, create a pod named multi-container playground. Run in a namespace default. Nu, tad nerakstīsim vispār. Tas nav 100%, bet, būs labi. With 3 containers. Tas nozīmē, ka uzreiz jau tātad izvadam un liekam iekšā failā 13 YAML. Un, jā, droši vien, ka nosaukumu arī vajag. Run. Vismaz kaut kādu imidžu vajag, ar ko sākt. Ok. Tālāk. Izņemam ārā visu, ko mums nevajag. Status, restart policy, DNS policies, resursi, creation timestamp. Ok, tā mums ir konteineri. Sāksim ar pirmo. Mums ir 3 konteineri C1, C2, C3. Pirmajam imidž būs Nginx un have the name of the node where its pod is running available as environment variable. Tātad kaut kā nodes environment variable jāizvada. Tad būs otrais ar busybox nodi un tā tālāk uz priekšu. Nu labi, sāksim ar pirmo konteineri. C1. Pēc tam, protams, vajadzēs arī citus konteinerus. Copy, paste, C2 konteineris ar imidžu busybox. Un trešais konteineris, tas pats busybox. Copy. Paste. C3. Kaut kur svītriņi pietrūka. Ok. Tālāk. C1 mums vajag izprintēt kaut kā. Have the name of the node where its pod is running. Tātad konteinera my node name environment variable ir poda nosaukums. Mazliet tricky. Pameklēsim, varbūt kāds jau kaut ko tādu ir darījis. Expose pod information. Perfect. True environment variables ideāli. Un ko mēs te redzam? Containers, echo, print env. Ar to vienkārši izprintē, bet lūk ar env zem konteinera image mēs varam šādā veidā environmentā ielikt my node name. Pamēģinam. Tātad environment. Vajadzētu indentation palabot zem V burtiņa. Aha. Spec node name no tā fielda
ielādēt value. Ok, tālāk. Nu, it kā viss. Container C2, write the output of the date command every second, the shared volume into file datelog. Tātad mums vajag shared volume visiem konteineriem. Tas būs tā kā te ir teikts, but the volume shouldn't be persisted or shared with other pods. Tad tas mums ir kaut kāds ephemeral volume droši vien. Tas kaut kas nav mums te ar angļu valodu pareizi. Ephemeral, jā. Kubernetes. Mount volumes on ephemeral containers created at runtime. Šis te varētu būt ar kādu piemēru, bet labāk uzmetam aci arī šeit. Meklējam kind pod. Un ko mēs redzam, kur ir specs volume mounts. Un pēc tam ielādējam volumes. CSI gan nav labs piemērs. Vai ir labāks piemērs? Vienkāršāks. Lūk, to scratch space mums vajag. Scratch volume mounts, kaut ko šādu. Volume claim template, metadata labels type. Drusku tāds sarežģīts. Varbūt ir vēl vienkāršāks. Izskatās, ka nē. Labi, un ko šeit mums iesaka? Šis baigi nepalīdz. Ok. Persisted, projected, volume snapshots. Nu labi, mēģināsim ar šo te. Tātad zem image, copy. Sāksim ar pirmo. Cik sapratu, tad vajag pirmo. There should be one attached to that pod and mounted into every container. Un nosaukumu tam volumam nav. Bet mums ir mount path. Nu, rakstīsim to pašu, kas bija šeit. Tātad your wall path. Nosaukuma nav. Atstāsim scratch volume tādā gadījumā. Tādu mums vajag katram konteinerim. Tā, tālāk. Komanda man īstenībā būs drīz vajadzīga, cik es sapratu. Komandu arī pie reizes pieglabāsim. Un ja par volumes, tad containers, volumes, ephemeral.
Šis nav labs piemērs. Mums vajag tādu, kas uzreiz strādās. Paņemam vienkārši volumes. Paņemam kind path. Volumes. Items. Tas ir config maps. Tas gan mums nedarēs. Te mums ir mount path, empty dir. Name cache volume. Šis te mums varētu darēt. Un tas iet zem containers. Tātad šeit. Volumes nosaukums mums ir scratch volume. Size limit jau īstenībā mums nevajag. Pietiek ar empty dir, bet lai izvairītos no pārsteigumiem, to limitu uzliksim. Git repo, kind path, volumes, host path. Directory location no host, bet te bija teikts, ka nedrīkst būt persisted or shared with others. Tāpēc, mēģināsim palikt pie tā, ko jau uztaisījām. Jo file sistēma nozīmēs, ka kāds cits tam, ka tas persistent. Tas mums nedara. Ok. Ieliksim te 50. Tā. Tālāk, ja tas strādā. Write the output of the date command every second. You can use while true. Kur tad mums ir šī te komanda? Droši vien, kā tātad palaižam šeit sh ar šiem te parametriem. Nevaru garantēt, ka tas strādās. Gan pielabosim. Tālāk, trešais konteineris. Constantly send the content of file log from the shared volume to std out. You can use tail for this. Tātad ņemam command, labi, šitā te, copy, un tur ir tail. Sh it kā nemaz vairs nevajag. Vajadzētu pietikt ar tail. Lai jau iet, tad redzēs, kas notiks. Tā, atliek pamēģināt, cik nepareizi ir. Tā, ok, create 13. F13 YAML. Tā. Tālāk. Get paths. Mums ir multi-container playground. 2 konteineri ir nokrašojuši. Tālāk. Logs multi-container playground.
defaulted container C1 out of C1, C2, C3. Okay, describe describe pod multi-container playground un ko mums te teiks present pulling. Skaidrs, ka ar tām sh komandām kaut kas nav kārtībā. Vai mēs šeit varam to izlasīt? Komanda htail state reason terminated logus iekšā konteinerī būtu jāmeklē, bet vismaz scratch volumes ir izveidojies. Okay, delete pod multi-container playground un komandu pameklējam vēl. Aha, iespējams, ka šo man vajag. Labi. Tātad sh. Tad mēs te rakstīsim c komats. Un te to pašu izdarīsim. Nu ko, turam mīkšķus. Okay, get pod multi-container playground. Yes! Un, ja viss ir pareizi, tad mums vajag logus no container 3. Kaut kā jānorāda precīzi konteineri. Tātad logs vienkārši ar help, tur būs, ka jau jāparāda C vai container, un viss būs kārtībā. C container, kur ir. Tikai jāsaprot, kurš konteiners tas ir. Konteiners ir 3. Ok. Tātad logs no pod logs no multi-container playground C3. Magic! Tas strādā. Tas arī viss, kas bija jāpierāda.